Nu ko, mēs tiekamies tātad pēdējā dievkalpojumā 2025. gadā. Pēc tam, kad šis dievkalpojums beigsies, mēs pavadīsim vēl laiku sadraudzībā. Tas būs arī īpašs laiks, īpaša ēdiena, īpaša atmosfēra. Tur mums arī būs neliels atskats uz to, kāds ir bijis šis jau aizejošais gads. Gadu mijā parasti mēs arī cits citam vēlam. Ko mēs mēlam? Lai jaunais gads ir laimīgs. Un patiesībā tā mēs darīsim un darām ne tikai šogad, bet tā mēs darījām arī pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu, un tā mēs esam darījuši katru gadu. Bet vienmēr ir tāds jautājums, vai tiešām tas aizgājušais gads ir bijis laimīgs, vai mēs esam tā pēc tam pavērtējuši to? Kāds bija šis aizgājušais gads? Droši vien mums katram uz tādu jautājumu būtu atšķirīga atbilde. Kādiem tas bija īpašs, jo tas bija viņu laulību gads. Tas ir īpaši iezīmēts viņu kopīgajā dzīves ceļā. Kādi citi varbūt šajā gadā atvadījās no saviem mīļiem tuviniekiem, kur aizgāja mūžībā. Varbūt kādi piedzīvoja pārmaiņas darbā. Kādam patīkamas pārmaiņas, citam varbūt netik patīkamas. Kāds varbūt varēja doties skaistā ceļojumā, bet cits varbūt ir vecuma nespēka ierobežots. Katram no mums šis gads bija citādāks gads. Kādam šis gads ne ar ko īpaši neizcelsies, kādam tas būs īpaši nozīmīgs, varbūt vēl kādam skumjš un bēdīgs. Un tagad, kad mēs tuvojamies šeit jaunā gada mijai, ir jautājums, bet kāds būs nākamais gads? Mēs citam vēlēsim, protams, lai tas ir laimīgs, bet vai tas patiešām būs laimīgs? Un kas vispār ir laime, ja mēs tā jautātu? Vai mēs esam laimīgi, vai tomēr jūtamies nelaimīgi? Vai būt laimīgam ir tikai atsevišķu cilvēku privilēģija, kuriem dzīvē ir ļoti paveicies? Vai tomēr laime ir pieejama ikvienam no mums? Un es vēlos iesākt šīs pārdomas ar tiem pašiem vārdiem, kurus jūs jau dzirdējāt lasījumā no Pāvila vēstules Filipiešiem 4. nodaļas, kur Pāvils teica, atcerieties, priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties, lai jūsu lēnprātība top zinām visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Pāvils šeit raksta draudzes locekļiem Filipu pilsētā. Un viņš raksta, ka viņiem ir jāpriecājas, ka viņiem ir jābūt lēnprātīgiem, ka viņiem nav jāraizējas un ka viņiem patiesībā ir jābūt pateicīgiem. Un kāpēc viņš tā raksta? Vai šiem cilvēkiem bija kādi īpaši svētki, ka viņš tā vēlē šīs skaistās lietas? Varbūt viņi bija saņēmuši kādas īpašas dāvanas, vai varbūt viņiem bija kādas īpašas privilēģijas. Kāpēc Pāvils tā raksta? Un atbilde ir nē. Šiem cilvēkiem nebija kādi īpaši svētki. Un viņi nebija saņēmuši kādas īpašas dāvanas vai privilēģijas, kas viņiem dotu iemeslu priecāties. Patiesībā, ja mēs tā padomājam, viņi bija tādi paši cilvēki kā mēs. Tādi paši cilvēki kā mēs, kas dzīvo savu rūpju pilno dzīvi. Arī viņi piedzīvoja grūtības, sāpes,
jā, un arī ciešanas. Viņi nebija pasargāti no slimībām, no vecuma nespēka, no pārstrādāšanās, bailēm un nedrošības. Viņi varēja būt tikpat noguruši, nomākti un izdeguši cilvēki, kādi varbūt esam mēs šodien. Taču Pāvils viņiem raksta: priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Jā, viņš it kā atkārto pat šo aicinājumu 2 reizes, priekš tiem, kuri varbūt pirmajā reizē īsti netic savām ausīm. Tiešām, Pāvil, tu reāli domā, ka mums ir jāpriecājas? Un Pāvils atbild: es zinu, ko es saku. Es zinu, kāda ir jūsu dzīves realitāte, kāda ir jūsu izaicinājumi un bēdas, un es pilnībā atbildu par saviem vārdiem. Un tāpēc es vēlreiz sacīšu: priecājieties. Vai jūs zināt, kāpēc viņš tā saka? Tāpēc, ka kristīgajā ticībā, un ne tikai ticībā, bet arī no tās izrietošajā dzīves pieredzē, prieks nav atkarīgs no situācijas apstākļiem, bet prieks ir gara auglis. Viena no skandalozākajām lietām par kristiešiem pirmajos gadsimtos, kas dzīvoja Romas impērijā un patiesībā tika šīs impērijas vajāta, bija, ka neskatoties uz to visu, viņi bija priecīgi. Arī tajā uz tikpat lielā mērā kā šodien materiālo labklājību un dzīves komfortu orientētajā pasaulē, kristieši, kuri tika vajāti, joprojām bija priecīgi. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast, ja runājam par kristiešu vajāšanām, kāpēc viņus vajāja. Romas impērija kristiešus vajāja nevis nepareizas ticības dēļ. Viņus nevajāja par to, ka viņi citādāk saprata svētos rakstus un nespēja vienoties ar jūdaismu ticību par Bībeles interpretāciju. Kristiešus nevajāja garīgu iemeslu dēļ, jo patiesībā Romas impērija bija diezgan atvērta visdažādākajām reliģiskajām pārliecībām. Kristiešus vajāja politisku iemeslu dēļ. Kristiešus vajāja par to, ka viņi par debesu un arī zemes valdnieku un kungu sauca Jēzu un nevis Cēzaru. Viņi teica, Kristus ir kungs un nevis Cēzars. Un šai ticībai no Betlemes silītes strauji izplatoties vienkāršo, apspiesto un nomākto cilvēku vidū, tā vienā brīdī ieņēma impērijas acīs draudošas, pagrīdes, pretošanās kustības apveidus un apmērus. Kristiešu ticībā bija kaut kas revolucionārs, un tā izvērtās par protestu pret impērijas netaisnību, cilvēku pakļaušanu, imperatoru bezdievīgo alkatību un godkāri. Un šīs ticības pieaugošie apmēri bija tas, kas lika impērijai rīkoties, lai sevi aizsargātu, iznīcināt šo sektu, kas apšauba imperatoru dievišķo nemaldīgumu. Taču kristieši to uztvēra kā savas ticības augli. Viņi priecājās, ka viņu ticība ir kļuvusi ievērota un ir tik nozīmīga pat visaugstākajā līmenī. Viņi priecājās, ka viņu ticība ir likusi sakustēties visām impērijas varām un spēkiem, ka viņi var nepiekrist un apliecināt savu nevardarbīgo pretošanos varanās Romas impērijas garam. Viņus beta cietumos, atņēma viņiem īpašumus, izraidīja no pilsētām, sodīja ar nāvi arēnās. Un tas viss tika izdarīts, lai šai sektai radītu nepanesamus apstākļus tālākai eksistencei un atturētu jaunu ticīgo pievienošanos tai. Taču rezultāts bija pretējs. Tas bija
Romas impērijas domāšanai kaut kas neaptverams. Jo šajos smagajos apstākļos kristieši saglabāja mieru un prieku. Tāpēc, ka prieks nav atkarīgs no situācijas apstākļiem, bet prieks ir gara auglis. Pāvils rakstīja šiem kristiešiem: priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Ziniet, kas vēl šajos vārdos ir pārsteidzoši? Pāvils šo vēstuli raksta mūsu ēras 62. gadā, un viņš to raksta pats sēžot Romas cietumā. Viņš nav ielikts cietumā uz dažām diennaktīm par nesankcionētu mītiņu organizēšanu pilsētā. Nē, šoreiz viss nav tik vienkārši. Viņš ir nonācis Romas augstākās tiesas priekšā. Iespējams, viņš par savu pretvalstisko darbību saņems augstāko soda mēru, nāves spriedumu. Viņš gaida uz savu spriedumu, un viņš saprot, ka likmes ir augstas. Kā tas ir tā, sēdēt cietumā un gaidīt uz savu soda izpildi? Tas Pāvila dzīvē varētu būt viens no tumšākajiem gadiem. Taču neskatoties uz šo drūmo noskaņojumu, viņš atrod spēkus rakstīt vēstuli Filipiešiem. Un pārsteidzošais ir tas, ka tā ir viena no gaišākajām un priecīgākajām viņa vēstulēm visā Bībelē. Viņš runā šajā vēstulē par prieku 14 reizes. Un tur nav nekāda rūgtuma, nekādas nomāktības vai izmisuma. Kā tas ir iespējams? Jūs domājat, ka viņš izlikās? Viņš tēloja, runāja to, kas ir jārunā, nevis to, ko domāja. Jūs domājat, ka tā laika kristieši izlikās? Izlikās, ka ir priecīgi, bet patiesībā bija nelaimīgi un nomākti. Ja mēs par laimi domājam kā noteiktiem apstākļiem, lai mēs varētu būt laimīgi, vajadzīga veselība, materiālā un fiziskā drošība, kvalitatīvas attiecības. Ja mēs tā domājam par laimi, tad varētu likties, ka Pāvils tiešām izliekas. Jo nekādas drošības un dzīves kvalitātes cietumā nebija. Taču vēlreiz atceramies. Patiesas prieks nav atkarīgs no situācijas un apstākļiem, bet prieks ir gara auglis. Un tas visu padara citādāku. Pāvils raksta: priecājieties kungā vienmēr. Tā nav priecāšanās par apstākļiem, kuros cilvēks ir nonācis, bet tā ir priecāšanās kungā. Un tas ir kaut kas daudz dziļāks un pastāvīgāks nekā apstākļi, kuros mēs esam nonākuši. Pirmie kristieši bija tik ļoti saviļņoti ar Kristus evaņģēlija gaišumu, ka neskatoties uz visiem apstākļiem, nespēja nesmaidīt. Tā vietā, lai zūdītos par veselību, par nespēku, par rudens depresiju, ziemas apātiju, pavasara nogurumu un augsto un lietaino vasaru, tu vari priecāties par Jēzu Kristu kā savu kungu. Viņš ir pasaules un mūsu glābējs. Viņš ir nosēdies pie Dieva labās rokas un valda pār visu pasauli. Viņš nav kaut kur tālu padebešos, bet viņš ir šeit, mūsu vidū. Viņa valstība nav kaut kur citā pasaulē, bet viņa valstība ir citā dimensijā. Un tāpēc viņa valstība ir mūsu vidū. Un tu un es, mēs esam daļa no tās. Mīļie draugi, tā nav teorija. Tā ir patiesība. Ar šo patiesību dzīvoja pirmie kristieši, un viņi spēja smaidīt un būt priecīgi, ejot cauri nemazāk grūtiem pārbaudījumiem kā mēs.
Tā nav teorija, bet tā ir ticības būtība, tā ir ticības esence. Tā ienāk mūsu šodienā un ļauj uztvert, redzēt lietas citādāk, ļauj dzīvot citādāk. Pāvils tālāk sacīja: Nesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam ikvienā lūgšanā. Šīs ticības un prieka atslēgas ir lūgšana. Mēs, protams, ka varam lūgt par apstākļiem, kādos mēs esam nonākuši. Mēs, protams, varam teikt Dievam visu, ko mēs vēlamies, un lūgt, lai piepildās visas mūsu vajadzības. Taču ne tāpēc Pāvils piemin lūgšanu šajā vēstulē par prieku. Pāvils nedomā prieku par to, ka mēs esam saņēmuši no Dieva tieši to dāvanu, kur klusībā vēlējāmies, vai varbūt vēl labāku nekā varējām iedomāties. Nē. Pāvils šeit runā kā cilvēks, kas sēž cietumā un kas raksta cilvēkiem, kuriem arī katru dienu draud varas izrēķināšanās, un kuriem katra lūgšanas sapulce, uz kuru viņi ieradušies, var izrādīties pēdējā. Un tāpēc Pāvilam lūgšana nav manu vēlmju saraksta piepildīšana, bet viņu interesē kaut kas daudz lielāks, kaut kas daudz dziļāks un noturīgāks. Un Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, pasargās jūsu sirdis un domas Jēzū. No Dieva mūžīgās labestības plūst pastāvīga miera upe. Vai jums patīk atrasties upes krastā? Iedomājieties, ka jūs esat gleznainā upes malā. Tās krastā augošajos kokos skan putnu balsis. Smaržo vīgriezes un upes mētras. Kaut kur tālumā šalko krācis. Saule jūs silda un spīd tieši upē. Ūdens ir tīrs un dzidrs. Jūs varat saskatīt upes smilšaino gultni. Tā ir Dieva miera upe, kas pastāvīgi plūst no viņa mūžīgās labestības. Jūs iebrienat šajā upē, ļaujiet tās vieglajai straumei apņemt jūsu ķermeni. Jūs paliekat tajā un piedzīvojat, kā Dieva miers, kas augstāks par jebkuru sapratni, atbrīvo jūsu sirdi un domas no visa liekā un nevajadzīgā. Šī Dieva upe ir pieejama ikvienam. Mums tikai jāmācās ļauties tās dzidrajiem ūdeņiem, jo no dievišķās trīsvienības plūstošā labestības, miera un prieka straume plūst mums tepat garām, un mēs no tās esam tikai vienas lūgšanas attālumā. Tas ir visspēcīgākais veids, kā mēs varam pretoties pasaules rūpēm, sāpēm un nomāktībai. Pasaulē, kurā ir netaisnība un ļaunums, nav vajadzīgi kristieši, kas uz to visu spēj reaģēt tikai ar neapmierinātību un dusmām. Birdināt asars par citu grēkiem. Ja veids, kā mēs pretojamies netaisnībai, ir neapmierinātība un rūgtums, tad mēs ātri nogursim un padosimies. Pasaulē, kurā ir bēdas un netaisnība, ir vajadzīgi kristieši, kuri priecājas kungā. Tā bija vēsts, kad Bētlemē piedzima Jēzus. Eņģelis teica ganiem:
Nebīstieties. Es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, kungs. Prieks visiem ļaudīm. Tas ir tas veids, kā Dievs sāk risināt šo pasaules ļaunumu problēmu. Un prieks ir arī tas veids, kā kristietis var pretoties visām grūtībām un bēdām savā dzīvē. Miers un prieks, kas pārspēj visu saprašanu, sargā mūsu sirdis un domas Kristū Jēzu. Un šis prieks vairs nav atkarīgs no situācijas un apstākļiem, jo šis prieks ir gara auglis. Un tā mums priekšā ir jautājums, vai jaunais gads būs laimīgs? Un atbilde uz to ir atkarīga no mūsu ticības. Ja mūsu ticība balstās apstākļos, kas tik un tā nav pilnībā mūsu kontrolē, tad šī laime patiešām varētu būt ļoti trausla. Jo varbūt mums šķiet, ka laime ir pietiekoši daudz naudas, stabils darbs un komforts, taču mēs zinām, ka ekonomiskās krīzes, veselības problēmas vai dzīves pārmaiņas šo pamatu var viegli satricināt. Un pie tam arī, kā rāda pieredze, mēs ātri pierodam pie ērtībām, un tas gal galā nav pietiekošs prieka avots. Varbūt mēs domājam, ka es esmu laimīgs, kamēr vien ir veselība un fiziskā labklājība. Un jā, veselība patiešām ir liela svētība, taču tajā pašā laikā tā ir viena no trauslākajām realitātēm cilvēka dzīvē, kas vienā brīdī ir, bet nākošajā vairs var nebūt. Varbūt mēs teiksim, ka īsta laime ir meklējama attiecību kvalitātē, saskanīgā ģimenē, mīlošā partnerī, varbūt draugos. Un jā, arī attiecības mums ir ļoti svarīgas, taču tās ietver arī konfliktus, vilšanos, zaudējumus. Un atkal mums nākas secināt, ka ja laime balstās tikai citos cilvēkos, tā kļūst ļoti trausla un ievainojama. Bet varbūt laime meklējama panākumos un sasniegumos, citu atzinībā un sevis pierādīšanā. Jā, panākumi patiešām sniedz gandarījumu. Taču arī šie laimes brīži bieži vien ir īsi, un mūsu sirds jau meklē un prasa jaunus sasniegumus. Tas, ko es jums tikko pastāstīju, ir cilvēka noteiktie laimes kritēriji. Tie, protams, nav nepareizi, bet, kā mēs redzam, ļoti nosacīti. Tie spēja radīt mūsos prieku, kamēr apstākļi ir labvēlīgi, kamēr viss iet pēc maniem plāniem, bet vienā brīdī tas tā vairs var nebūt. Un jautājums ir, vai tāpēc ir jākļūst nelaimīgiem? Nē. Jo kristieša miers un prieks, laime sakņojas Jēzū Kristu, mūsu kungā. Kristieša prieks slēpjas nevis pozitīvā atbildē uz to jautājumu, kā man klājas, bet gan jautājumā, kam es piederu. Tā ir cerība, kas nav apdraudēta ar neveiksmēm un sliktiem apstākļiem. Tā ir pārliecība par dzīves jēgu, kas sniedzas tālāk aiz redzamās pasaules ierobežojumiem. Tas ir prieks, kas vairs nav atkarīgs no apstākļiem, bet prieks kā svētā gara auglis. Tāpēc šodien, kad daudzi jautā, vai jaunais gads piepildīs manas cerības, kristietis jautā, vai šajā gadā Dieva labestības, miera un prieka upe plūdīs manā dzīvē? Vai Dievs paliks man uzticīgs? Un atbild uz šo jautājumu ir jā, protams, kā vienmēr, kā parasti. Tā ir tikai vienas lūkšanas attālumā.